Ko es vēlējos šodien pastāstīt, ir par Merkuru retrogrādu, kas būs no 2. aprīļa, iestāsies jau pusnaktī un ilgs līdz 25. aprīlim pulkstens 3:53 pēc Latvijas laika. Šajā periodā Merkurs pāries no Auna uz Zivszīmi, kam ir ascendents pēc vediskās astroloģijas. Šajā zīmēs pievēršam vairāk uzmanības, un Merkurs Auna zīmē jutīsies neitrāli. Līdz 10. aprīlim varam pārsteidzīgi pateikt mūsu domas, tomēr vēlams būtu piedomāt, vai ir vērts visu uzreiz tā pateikt. Lieliski ir īsa un konkrēti pateikt savu sakāmo. Labvēlīgu aspektu dos Jupiters, kas ir neitrālās attiecībās ar Merkuru. Tēmas, kuras vairāk tiks skartas šajā periodā, ir karjeras un darba jautājumi. No 10. aprīļa Merkurs atradīsies Zivs zvaigznājā, kurā jūtas vissliktāk, jo ir nīča. Vājākā pozīcija var nozīmēt to, ka lēmumu pieņemšanai būs nepieciešams ilgāks laiks un tos būs grūtāk pieņemt. Vairāk arī ļausimies mūsu iekšējām sajūtām. Šajā periodā ir labi pievērsties vairāk mākslai, piemēram. Svarīgi būtu pieskatīt savu emocionālo stāvokli, jo no tā būs atkarīga mūsu domāšana un pats svarīgākais arī atmiņa. Vērtīgi būtu lieku reizi svarīgu informāciju pierakstīt, lai neaizmirstos. Rahu ēnu planēti, kas atradīsies blakā Merkuram, var arī pasliktināt nedaudz sajūtas. Šeit tēmas, kuras akcentēsies šī periodā no 10. aprīļa, ir tālie ceļojumi, un vērtīgi ir arī saglabāt savus pierakstus. Svarīgi arī būtu ticēt sev, un tad arī viss arī izdosies. Tomēr šis ir lielisks laiks, lai atgriezties jau pie iesāktiem vai nepabeigtiem darbiem. Tas arī attiecas uz nepabeigtām mācībām, kā arī uzlabot kādus savus projektus, piemēram, mājaslapu, uzlabot kādas sīkas detaļas un nianses, lai izskatītos daudz labāk un patīkamāk apkārtējiem. Aptuveni kādas 3 reizes Merkura retrogrāds apciemo mūsu gada laikā, un katrs šis laiks ir atšķirīgs, un tas ir atšķirīgs tāpēc, kad Merkura planēta atradīsies kādā citā zodiaka zīmē, un pēc tā arī jutīsies labāk vai sliktāk, un tas arī atkarīgs, kurā mājā šī Merkura planēta arī atradīsies. Tāpēc tie var būt mazliet spraigāki vai jūtamāki, vai nu gluži pavisam maz varam sajust šīs planētas ietekmi, un tad mēs varam arī atslābt. Iespējams, šajā laikā arī varēs satikt sen neredzētus draugus un paziņas, kurus neesi redzējis pat vairākus gadus. Tas ir tāds, es domāju, ka patīkams bonus arī šajā laikā. Planēta Merkurs atbild par visa veida komunikāciju, saziņas ierīcēm, tirzniecību, darījumiem, sakariem, satiksmi, pārvietošanos, ceļojumiem, informāciju, mācībām, kursiem, dokumentiem, kaimiņiem, reklāmu, un šajā laikā ir ieteicams skatīties, vai tiešām ir nepieciešams pirkt arī kādu elektroniku, un tātad ir jāpārbauda arī visi dokumenti, ko mēs arī parakstām, un miksēkļi var būt jebkurā no šīm te sfērām, arī internets var pazust, nebūt iespējams. Un jā, vēl uz beigām tāda maza piebilde, vēl joprojām arī ir šis aptumsuma koridors, kas ir Jaunavas un Zivs zvaigznājos, kas beigsies 8. aprīlī, kad būs arī šis te saules aptumsums. Tā kā tas bija tas, ko es vēlējos ar jums padalīties, un novēlu, lai visiem ir šis lielisks un izdevies laiks. Čau! Un tā visiem! Līdz nākamajai reizei!